pārslēdzos uz prezentāciju. Tātad esmu Inga Liepa, NVO fonda programmas vadītāja. Ar jums lielu, es nezinu, varbūt daļu no jums mēs esam pazīstami jau tie, kas ir projekts īstenojuši NVO fondā. Ar pārējiem būs iespējams prieks iepazīties tālāk projekta sagatavošanas gaitā un laba rezultāta gadījumā arī īstenojot projektus vēlāk. Tātad par jautājumiem, kas saistīti ar projektu pieteikumu sagatavošanu, runāšu es. Man fonā palīdzēs projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja Ieva Plūme un mana kolēģe NVO fondā Ingrīda Birzniece-Ezera. Tātad šodien mēs runājam par makro projektu pieteikumu iesniegšanu. Es zinu, ka daudzi no jums ir pieteikušies uz abiem semināriem, gan makro projektiem, gan mikro projektiem, bet šodien par makro projektiem jāsaka, ka ir svētki, jo ir sācies jaunais 2 gadu cikls un atkal tiek piedāvāts makro projektu konkurss. Pieredze rāda, ka pamatā organizācijas izvēlās šos te stratēģiskos garos projektus līdz 22 mēnešiem, bet paliek arī tomēr iespēja iesniegt arī makro projektu līdz 10 mēnešiem, kas tiks īstenots 27. gadā un noslēgsies 27. gadā. Tā dinamika ir tāda, ka šis jau ir 3. 2 gadu cikls, ko mēs tagad piedāvāsim. Un tas, ja pirmajā ciklā bija 23% apmēram projektu, kas izvēlējās 1 gada ietvaros projektu īstenot un noslēgt, tad nākamajā jau bija 11%. Es nezinu, kā turpmāk, vai pie šī skaitļa apstāsies vai samazināsies, to mēs skatīsimies, kā tas dabā notiks. Sagaidāmais projektu pieteikumu skaits šogad varētu būt diezgan iespaidīgs. Mēs varētu jaunus rekordus sasniegt. To jau var jau noprast no tā pēc intereses, kas ir šim semināram, jo šorīt no rīta vēl bija kādi 135 interesanti pieteikušies uz šo semināru. Tad ja jūs ņemot vērā to finansējumu, kāds mums ir, tad varēs atbalstīt 47 makro projektus, tad, kā minimums 47, tad jūs varat iedomāties, kāds būs konkurss. Un vēl viens atgādinājums, skatoties no organizācijām, kas pieteikšās uz semināru, kad NVO fonds ir domāts, projektu pieteikums var iesniegt biedrības un nodibinājumi. Diemžēl SIA nav atbilstošs iesniedzējs. Tas ir konkursa nolikumā, ir 3. sadaļā, kā pirmais jau punkts ir kā atbilstībai. Labi. Tātad sākšu stāstīt. Vispirms tādas vispārīgas lietas, un pēc tam mēs pāriesim vairāk uz projektu pieteikumu sagatavošanu. Mūsu mērķis ir, nav mērķis pārstāstīt konkursu nolikumu. To mēs ļoti rekomendējam rūpīgi lasīt, jo tur īstenībā viss jau ir pastāstīts, un tur dažādas nianses, ko mēs visas nianses nemaz nevarētu seminārā aptvert. Bet, jūsu pašu ziņā ir, projekta saturiskā atbilstība NVO fonda mērķiem, atbilstībā organizācijas stratēģiskajiem mērķiem, kas makro projektiem tomēr ir obligāti, tīpaši, ja runā par tiem 2-gadīgajiem garajiem makro projektiem, kur stratēģija ir tāds pamats visam, kad, tur jums vienkārši savādāk nevar būt, tad jums ir jāsasaista NVO fonds, sava stratēģija un projekts. To, ko mēs varam ar projektu pieteikumu tagad šo semināru un skaidrojumiem, mēs varam palīdzēt jums, lai projekta pieteikums vismaz tehnisko tādu prasību līmenī varētu izpildīt maksimumu
jo paredzamā konkursa tādā kontekstā jebkuri zaudēti punkti varētu būt jums liktenīgi, teiksim, lai projekts nevarētu saņemt atbalstu. Ja? Tāpēc vajadzētu ļoti, ļoti rūpīgi skatīties, kur un kā var savākt maksimāli vairāk, precīzi informāciju sniegt, maksimāli, lai iegūtu maksimālo punktu skaitu. Tātad, makro projektu līmenī konkursā ir 3 darbības virzieni. Tie ir bijuši arī iepriekšējā konkursā. Darbības virziena skaits ir jūsu ziņā, vai 1, vai 2, vai visi 3. Finansējums ir, kā jūs redzat, 1 880 000. Vienam projektam, vārdu sakot, tas zemākais limits, kas pārsniedz, vārdu sakot, mikroprojekti ir līdz 13 000, tātad, kas ir vairāk, tas jau attiecās uz makroprojektu sadaļu, tātad no 13 001 līdz 40 000 gadā. Ņemot vērā to, kad ir 2 gadu projekti, tātad 2 gados, katrā gadā 40 000, kopā 80 000, tas ir maksimums. Un atbalstīti vismaz 47 projekti, jā, visi, tas ir aprēķins veikts, pieņemot, kā visi ir par 40 000 gadā. Tā, par konkursu mazliet, kur jūs noteikti jau pēc publikācijas, jūs noteikti arī esat jau iepazinušies, arī iegājuši konkursu sadaļā mapā. Tātad, visiem pieejams bez reģistrācijas informācija ir konkurss, tā ir programma, un programmas ietvaros ir 2 konkursi, jūs redzat šeit, un makroprojekti. Es vienkārši parādu visiem, jo pēc tam es zinu, ka būs kādi jautājumi, kur var atrast budžetu, kas ir datnes, kur to var pievienot. Ja, tā tad ir projekta pieteikuma forma, budžeta forma, kas šeit ir redzams tikai mūsu aprakstošā komentārs, tādā apraksta sadaļā. To tabulu pildīšanā jūs noteikti saņemsiet, tad, kad jūs būsiet uzsākuši pieteikumu sagatavošanu, un datņu sadaļa. Datņu sadaļa ir, kur jūs redzat, ir konkursu nolikums, vērtēšanas komisijas nolikums, te var apskatīties apmēram, kāds varētu būt līgums, kas šobrīd ir tikai projekta stadijā, un šeit ir, kas uz makroprojektiem visiem attiecās, ir vadlīnijas projekta ietekmes izvērtējumam. Tas būs jums svarīgi. Tātad atgriežamies un ejam tālāk. Vēl viena svarīga lieta, kam es gribu noteikti pievērst uzmanību, kas ir īstenībā viens no ļoti tādiem dramatiskiem momentiem, kāpēc projekts tiek atbilstībā jau noraidīts, ir tas, kad ir nodokļu parādi. Šis ir jūsu, jums jābūt ir fokusētiem uz to, ka 4. septembrī, kas ir projekta pieteikuma iesniegšanas pēdējā diena, organizācijai nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro. No pieredzes ir tā, ja tie parādi arī tur, varbūt kaut objektīvi iemeslu dēļ, viņi tur ir lielāki, ja, tad nekāda skaidrošanās arī ieņēmumu dienestu praktiski nelīdz. Ja, jo, jā, arī pēc tam ieņēmumu dienests kaut kādas tur precizē informāciju un izlabo, tad uz šo te 4. datumu vienalga tas parāds ir un paliek, un mēs nevaram neko jums palīdzēt. Tā, pāriesim pie pieteikuma formas. Pieteikuma formai ir vairākas sadaļas. A sadaļa ir par projekta pieteicēju pašu. Ņemot vērā, ka makroprojektiem, kā atbilstības kritērijs ir 3 gadu nepārtraukta darbībā sabiedrības labā un pilsonisko aktivitāšu īstenošanā, tad šeit lūk, jums ir principā tā pirmā sadaļa ir 3 lauki,
kas ļauj jums fokusēties uz to, ko jūs katrā no tiem gadiem esat paveikuši. Ir precīzi izrēķināti 3 gadi no 23. gada septembra līdz projekta iesniegšanai 26. gada septembrī. Un tāda tur šeit ir tos laukus, es esmu principā beigās to sarakstiņu pielikusi. Nevajadzētu rakstīt nekādu informāciju ārpus ārpus šā laika perioda. Tam nav nekādas nozīmes, tas netiek vērtēts un tā ir lieka rakstīšana un laika patēriņš. Tikai par šiem 3 gadiem. Makro projektiem noteikti varētu būt iepriekš īstenoti projekti, ar kuriem varētu, kurus varētu atzīmēt, ar kuriem varētu jūs lepojaties. Šeit ir iespēja viņus arī konkrēti norādīt. Tie liecinās par jūsu pieredzi. Ir tabuliņas formā, jūs varat aizpildīt tos laukus. Un papildus ir lauciņš, kur mēs lūdzam ievadīt informāciju par tādu vispārīgu informāciju, nedetalizētu, par to, ka ja jūs esat īstenojuši NVO fondā projekts, cik projektus, cik gadus jūs īstenojat. Ja neesat īstenojuši, tad lauks nevar palikt tukšs, tad jūs vienkārši norādat, ka nav īstenots. Tas nekādā veidā neietekmēs vērtējumu. Tas ir vienkārši, lai varētu pēc tam izvērtēt, cik šī programma ir strādājusi. Un, vārds sakot, tas ir programmas izvērtējumam svarīgi šāda informācija. Tālāk. Tajā pašā sadaļā par projekta pieteicēju ir par labas pārvaldības īstenošanu. Par šajos kritērijos, kas ir projekta pieteikumā noteikti, projekts var iegūt papildu punktus. Tātad tie ir ļoti svarīgi, jo finišā tiešām tur skaitīs punktus, puspunktus, ceturdaļpunktus un iespējams līdz 3 cipariem aiz komata skaitīs, lai varētu noteikt, kuram projektam ir priekšroka. Tātad projekta pieteicēja publiskotā informācija par organizāciju. 0,5 punkti, tas ir tā bāze, pati bāze. Ja to informāciju vērtētāji atradīs, jūs paši to uzrakstīsiet, kur meklēt. Ja atradīs, tad ir labi, būs 0,5 punkti. Ja informācijas nebūs, tā tad 0 punktu. Ja. Papildus šeit var iegūt vēl plus 0,25 punktus. Ja jums bez tās minimālām prasībām, kas tur bija, ir informācija par padomi, valdi, direktoriem, biedru uzņemšanas kārtību, iespējams, ka statūti ir publiskoti. Ja jums ir kaut kas vairāk ko pateikt par to, kā jūsu organizācija funkcionē, iespējams, ir iegūt vēl papildus 0,25 punktus. Vēl viens punkts šajā pašā sadaļā ir vidēja termiņa darbības stratēģija. Šis jau ir ļoti būtisks, jo organizācijām, kuras gatavojās startēt uz 20 projektiem līdz 22 mēnešiem, šis ir atbilstības kritērijs. Ja jums stratēģijas dokumenta nav, tā tad jūs jau tiekat, projekts tiek noraidīts atbilstībā. Tiem, kas gatavojās projektam līdz 10 mēnešiem, ir mazliet vieglāks režīms. Tur 0,25 punktus var iegūt vienkārši par to, ka jums ir šī stratēģija. Ja nebūs, tad tas nebūs pamats jūs atbilstībā noraidītiem. Savukārt garajiem projektiem 0,25 punkti, protams, nav par to, ka stratēģija ir, tā ir jābūt. Ja? Tātad 0,25 punkti papildus ir par to, ka stratēģijai ir sasaiste ar projektu un ir sasaiste ar programmu. Par to ir papildus punkti. Kā tas, no pieredzes mēdz būt tā, ka
stratēģija ir spēkā, kamēr tiek iesniegts projekta pieteikums, bet reāli nākamā gada 1. janvārī, kad projekts sākās, tad jau stratēģijas periods beidzās. Un šogad mēs esam ielikuši to, ka principā mūs interesē uz projektu uzsākšanu spēkā esoša stratēģija. Mēs nespiežam uz to, ka jums jau beidzās projekta stratēģija 25. gadā, ka jūs tagad priekšlaikus jau tur mainat to stratēģijas, to termiņu ātrāk izstrādājat jaunu. Jums vienkārši būs projekta tajā pieteikuma formā, būs jāapliecina beigās iesniedzot, kā jūs turpināt, ka tie stratēģija tiek nodrošināta stratēģijas pēctecība un projekts tiks īstenots atbilstoši tai un, protams, tālāk jūs gatavojat jauno stratēģiju. Kā stratēģiju pievienot projekta pieteikumam, tātad var šajā te pieteikuma veidlapas punktā var norādīt saiti, vai arī projekta pieteikuma sadaļā datnes var pievienot to kā dokumentu. To, kam es gribēju pievērst vēl uzmanību, no pieredzes ir tā, ka organizācijas nepievieno dokumentu, bet mēģina aprakstīt diezgan gari un plaši, savus stratēģijas mērķus un uzdevumus aprakstīt šajā sadaļā. Lūdzu to nedarīt, jo šāds apraksts netiek novērtēts ar papildus punktiem. Tālāk jau pārējot jau pie nākamās sadaļas par pašu projektu. Sākām mēs ar to, ka bija darbības virzieni 3, kur varēja izvēlēties 1, 2 vai 3. Nākamais ir, ka katriem no šiem darbības virzieniem ir arī tāds vairāk raksturīgi aktivitāšu virzieni. Šogad ir pamainījies, agrāk mums bija nedaudz savādāk, kur bija vienkārši tie aktivitāšu virzieni un viņus nesaistot vairāk ar noteiktiem darbības virzieniem. Tad šogad jums ir, no mūsu skatu punkta ir vieglāk izvēlēties, ko jūs darīsiet, un nevajadzētu, teiksim, aizrauties un atzīmēt pilnīgi visu. Jā, iespējams, ka viss ir nepieciešams, ja, tas ir jūsu ziņā, ja, bet no tā skaita, cik jūs ķekšus ieliksiet šeit, vērtējums projektam nemainīsies, ja, tas nav vērtēšanas objekts. Tālāk, projekta īstenošanas vietas. Šajā punktā jums ir dot izvēle, kur jūs varat atzīmēt reģionus. Un tālāk jau tajā lauciņā pa labi, ja, kur šobrīd te rakstīts pilsēta, bet tur var būt arī ciems un, vienalga, tur ir teksts, ko jūs paši ierakstat, tur nav definēta kaut kādu, izvēlnes tur nav, ja. Tātad jūs principā iznāk tā, ja jūs darbojaties visā Latvijā, tad jums iznāk jāatzīmē visi tie lauki, visi tie reģioni jānorāda konkrētākas vietas, jo tāda lauka, ka visa Latvija, tāda mums šeit nav. Ja aktivitātes jūs veicat arī kādas ārzemēs, ja, tad ir jāatcerās, ka ir ierobežojumi. 10% no finansējuma var būt tikai aktivitātēm ārzemēs. Jā, un tas tiek vērtēts, principā pēc budžetā plānotajām izmaksām, piemēram, komandējumiem, un aktivitātes ārzemēs, projekta īstenošana ārzemēs jūs atzīmējat pie konkrētām aktivitātēm, tālāk jau pie aktivitāšu apraksta. Tālāk, 4. punktā, B sadaļas 4. punktā, tur ir arī tāds sadalījums, ja, pa apakšpunktiem, ja, lai vieglāk arī jums saprast, ka jūs esat kādus jautājumus, jūs esat apskatījuši un aprakstījuši kādus nē, tad tur ir sadalīts
Jā, ir tādos blokos. Tātad situācijas apraksts. Tas ir jūsu iespēja norādīt identificēto problēmu, kas ir līdz šim darīts, ko jūs plānojat sasniegt ar projektu. Nu, un arī attiecīgi šis te apraksts sasaistās ar to, ko jūs pēc tam izvirzat kā projekta mērķi. Vienmēr tiek pozitīvi vērtēts tas, ka jūs lai šo te situāciju aprakstītu un lai to projektu nopamatotu, izmantotu kādas tādas ticamas atsauces uz statistiku, pat uz savu veikto priekšizpēti. Tālāk, nākamais šajā sadaļā ir mērķa grupas vajadzības. Ja jūs esat apskatījušies projekta pieteikumu veidlapu, tad principā šeit ir šeit un arī turpmāk slaidos ir paņemts tie mūsu skaidrojumi, tā informācija, ko mēs esam ielikuši jums, lai palīdzētu saprast, ko mēs sagaidām konkrētajos punktos. Tas, kas te ir pa labi tajā pelēkajā blokā, tas ir paņemts no konkursa nolikuma kvalitātes kritēriju, tādu jau tā skaidrojošās sadaļas. Respektīvi, jūs varat redzēt tās lietas, uz kurām skatīsies vērtēšanas eksperti. Tātad jums arī vajadzētu paskatīties rūpīgi izlasīt arī konkursu nolikumā sadaļu par kvalitātes kritērijiem, lai saprastu, kā jums varbūt pietrūkst un ar ko vajadzētu papildināt projektu pieteikumu. Tātad šeit bija mērķa grupas vajadzības aprakstītas, sasaiste, un šeit jau konkrēti nākamajā punktā ir konkrēti mērķa grupu definēšana. Jāplāno ir realistiski, jā, jo no pieredzes atkal gribu teikt, kad gadās, ka pieredzes trūkuma dēļ vai citu apstākļu dēļ ir tā, ka ir organizācijas pārrēķinās ar tām savām prognozēm, un tad īstenošanas gaitā vienkārši nespēja to sasniegt, to mērķa grupu. Tātad jums ir jādomā par to, kā jūs sasniegsiet, ko jūs darīsiet, ja jums rodās problēmas, par to ir jādomā jau gatavojot projektu pieteikumu. Tā, projekta mērķis. Šeit lūgums būtu diezgan tādā koncentrētā veidā to pateikt. Šeit nevajadzētu izklāstīt projekta aktivitātes, tas ir citā punktā. Vajadzētu konkrēti vienkārši norezumēt to, ko jūs esat jau pie situācijas apraksta pateikuši, un nevajadzētu izplūst garākos skaidrojumos. Tā, projekta atbilstība programmas ietvaram, tā ir ļoti būtiska sadaļa. Jums ir pašiem jānoformulē, ko jūs domājat, kā jūs redzat savu projektu programmas ietvarā. Šis ir būtisks punkts, jo, ja ir šaubas par ekspertiem, radīsies šaubas par to atbilstību, tad jūs noteikti, tad varētu teikt, jūs dubultā zaudēsiet vērtējumu projektā, jo šo sadaļu vērtēs gan eksperti, gan atsevišķi vēl vērtēšanas komisija, un ja programmas ietvaram jūs neatbilstat, tad jūs, pirmkārt, jūs varat tādā smagākā gadījumā projekts varētu vispār tikt noraidīts kvalitātē, bet vieglākajā formā, ja kaut kāda daļa no projekta nav atbilstoši konkursu nolikumam, tad jums vienkārši samazinās punkti un izredzes. Tā, un tad ir šis te projekta ilgtermiņa ietekme, tas ir principā jau makro projektu stratēģiskā sadaļa. Tas ir tas varētu teikt pats pamats, kā jūsu projektam ir jābūt
saistītam ar organizācijas strateģiskajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem un veicamajiem uzdevumiem. Un jāpatur prātā arī tas, ka jums bija arī programmas ietvers. Tā kā jums šeit ir jāformulē, jādefinē tie uzdevumi, ko jūs veiksiet savu stratēģijas mērķu sasniegšanai, un šis formulējums būs pēc tam pamats jūsu pašizvērtējumam par projekta ietekmi, kas tiks sniegts projekta noslēgumā. Jo kā tādas saturiskās atskaites starposmā makroprojektiem nav paredzēts, ir paredzēts noslēgumā projekta ietekmes izvērtējums, praktiski pašizvērtējums pēc noteikta plāna. Šīs vadlīnijas jau tagad ir pievienotas konkursu datnēs, bet būs arī klāt projekta līgumam kā pielikums. Tā. Ir divi punkti, kur projekts var saņemt papildus punktus kvalitātes vērtēšanā. Jā, viens ir attiecībā par interešu pārstāvību, un otrs nākamais ir par NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības veicināšanu. Šeit ir jūs paši no tā, ko jūs projektā gatavojaties darīt, jūs paši uzliekat tos akcentus, lai nepārprotami ir skaidrs, ar ko jūs gribējāt, teiksim, veicināt to interešu pārstāvību vai sadarbību. Lūdzam nerakstīt to, ko organizācija dara vispār, bet ne projektā. Tikai to, kas sasaucās ar projektu. Ja? Nevajag, ka principā mūsu organizācija piedalās tur, es nezinu, kādās darba grupās, par ko jūs projektā aktivitātes nav paredzētas, ja? Ko jūs neparedzat projektu ietveros. Tā, aktivitātes. Tur ir jums ir projekta pieteikuma formā diezgan garš tāds skaidrojošā daļa, tāda varētu teikt, tādi mājieni, ko vajadzētu tur paredzēt un ko vajadzētu izdarīt. Jā, tas, ko es te esmu atstājusi augšā, jā, ir tas detalizēts aktivitātes apraksts, kas bieži vien klibo. Jūs vai nu nenorādat praktiski, varētu teikt, ļoti lakoniski vispārīgu informāciju, vai arī, teiksim, saturiski atkal ļoti plaši kaut ko aprakstat, ja, bet, vajadzētu konkrētās lietas, un tad, neiet pāri tam, ja. Tā, aktivitātes, ja, ļoti būtiski, ja, tad ir vērstas uz projektu, organizācijas, NVO fonda mērķu sasniegšanu. Tur jums tad jāskatās, ir viens projektā, lai sasniegtu projekta mērķi, tās aktivitātes, tātad projekta mērķis ir sasaistīts arī ar organizācijas stratēģijas mērķiem, un tie stratēģiskie mērķi sasaucās arī ar NVO fonda mērķi. Jā, tātad tas ir tas pamats, jā. Jāpārdomā aktivitāšu struktūra. Ar to ir domāts, kad, jūs, šeit ir arī tas piemērs, ir tā bijis, ka principā projektam ir viena centrāla aktivitāte, konferences organizēšana, un vēl tur varbūt kaut kas tur administrēšana, varbūt vēl kāds nieciņš, bet principā to konferences sadala tad izsludināšana, tur kaut kāda satura teiksim, satura izstrāde, ja. Šo te nevajadzētu kā apakša aktivitātes tā, saskaldīt sīkāk, tad tam nav īsti nozīmes, jo tāpat ir skaidrs, ka ir sagatavošanas posms aktivitātei, un to nevajadzētu tā dalīt. Tā, būtiskas lietas par to, ka nevajadzētu iekļaut tādas aktivitātes, kas ir citos projektos, jo nevar saņemt finansējumu par to, kas ir jau
citos projektos, ja, notiek, ja no citiem avotiem tiek finansēts. Nu, situācija mēdz būt tāda, kad jūs jau nezināt, vai projektu apstiprinās vai nē, un tad jūs šo te savu vēlamo aktivitāšu to sarakstu cenšaties iekļaut šajā projektā, vēl kādā projektā, un beigās izrādās, ka jums apstiprina šo projektu un to arī vēl. Un tad jums ir tiešām ir problēmas. Ko tad darīt un kā tad tur tas finansējums tad ir viens un tas pats. Bet tā ir, mēs tur nevaram jums recepti ieteikt, ja jums tur par to ir jādomā, ka tāda situācija varētu būt. Tā aktivitāšu sadaļā tabulā ir aile, viņa šeit izstāsta tāda samērā plaša, kad jūs iekļausiet informāciju, viņa automātiski regulēsies un sašaurināsies. Šeit ir jānorāda sasaiste ar projekta budžetu. Jā, tur vienkārši tās budžeta pozīcijas, nevis nosaukums, bet vienkārši numurs jānorāda. Un nevajag aizmirst arī to, ka tas projekta budžets jau visdrīzāk jūs nevarēsiet iesniegt projektu pieteikumu bez budžeta, jo tas tā ir noteikts, bet vienkārši, jo ātrāk jūs konstatējat, ka jums vēl ir tā budžeta sadaļa jāgatavo, neaizmirst par to, jo labāk. Un lūdzu neaizmirstat, ka budžetam ir arī papildus sadaļa, budžeta pozīcijas skaidrojums. Es pēc tam vēl viņam pieskaršos. Tā, šis te ir vienkārši tāds, lai papildus vēl izceltu to, ka aktivitātēm ir jāatbilst, kā jau te iepriekšējā es jums te rādīju, projekta organizācijas un NVO fonda mērķu sasniegšanai jābūt ir uz to vērstām aktivitātēm. Lūk, un te ir tā, kad kur jūs varat pazaudēt to maksimālo punktu. Piemēram, jūs projekta mērķu sasniegšanai, jūs iespējams, ka tas ir aktuāli un vajadzīgi, bet izklaides un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes nav tieši saistāmas ar programmas mērķi, un līdz ar to jūs jau 2 kritērijos, vienā, ko eksperti vērtē 5.7.1 un 5.9.2, kur iesaistās vērtēšanas komisija, jūs nesaņemat maksimālo vērtējumu. Jā, un tas atkal ir riskanti. Jūs varbūt tās izklaides jūs varat ārpus projekta atstāt un skatoties, ja jums ir pārliecība, tad, protams, atstājiet, jo izmests laukā projekts tāpēc iespējams netiks, bet maksimālo punktu nebūs. Tā, un tad ir tas vēl, ko mēs tur esam sadaļā pie skaidrojumiem pielikuši, ir par ilgtermiņa ietekmi, un tas ir joprojām ir tāds vēl viens aspekts, ko paskatīties, kas ir saistībā ar to projekta ietekmes izvērtējumu. Te ir, tādas lietas, kas minētas, kas liecina par to ilgtermiņa ietekmi. Jau bez tā, ka jūs norādīsiet, ka esat sasnieguši savas organizācijas kaut kādu strateģisko mērķi vai veikuši kaut ievērojumus soļus, lai sasniegtu to. Tā. Ja aktivitātes B6 punktā bija, aprakstošas un principā saistīts pēc tam ar to projekta ietekmes pašizvērtējumu, kas ir uzskatāms par projekta kvalitātes rezultātu, ja būs kopumā uzskatāms, ko jūs būsiet izdarījuši. Tad vēl ir sadaļa B7, kur atsevišķi ir paredzēta tabuliņa, kurā jūs norādat projekta kvantitatīvos rezultātus. Šis ir varbūt rodās jautājums, kāpēc strateģiskiem projektiem tas būtu nepieciešams norādīt tos rezultātus konkrēti definēt, bet situācija ir tāda, ka ņemot vērā to programmas finansējumu un programmas finansējumu izlietojumu, mums tomēr ir svarīgi saprast un zināt to, kāds darba apjoms, kādi, teiksim,
pasākumu apjoms, mērķa grupu apjoms, kas tiek ar programmu gada ietvaros sasniegts jau kopumā, visā programmā, visiem projektiem kopā. Ja? Līdz ar to šis te arī ir tas, ko mēs prasām. Un, ja te tā precīzāk, ko es vēl te gribu te parādīt ar tiem pelēkajiem laukiem, ja? Tas kā numurēt šos te rezultātus. Jo ļoti apgrūtinoši, es nezinu, jums varbūt liekas, ka tas viss ir kārtībā, bet diezgan apgrūtinoši saprast ir, ja šajā te aktivitāšu numerācijā, pirmajā tabulas laukā, norāda, piemēram, numurējot rezultātus no 1 līdz 17. Un tad nav saprotams, uz kuru aktivitāti kas attiecās. Tāpēc mēs lūdzam numerāciju veikt jau divpakāpju. Tātad tas nozīmē pirmai aktivitātei rezultāts 1, 1, 1, 2, 1, 3, otrai attiecīgi 2, 1, 2, 2, 2, 3, un tad būtu skaidrs, ja par kuru aktivitāti ir runa. Un tie rezultāti var būt vairāk vienai aktivitātei, un visdrīzāk viņi ir vairāki, ja? Jo, ja ir runa par kādiem pasākumiem, tad, piemēram, jums ir no tās izvēles, kas būs rezultātu kategorijā, ja? To jūs šobrīd redzat tajos pārējos 3 pelēkajos laukos. Tur ir tādas trīs grupas, kur ir trīs grupu rezultāti, un vienai aktivitātei varētu būt rādītāji no katras no šīm grupām. Jums varētu būt iesaistītie dalībnieki, notikušo semināru skaits, un iespējams, es nezinu, izstrādātās apmācību programmas, ja? Varbūt vienai aktivitātei vairāk šie rezultāti. Tālāk. Nākamā sadaļa, kurai šogad varētu teikt ir, mēs esam, pagājušo gadu, makroprojekti īstenībā par šo sadaļu neko vēl nezinu. Jo šis te ir jaunums, kas 26. gada mikroprojektu konkursā mēs atcēlām sadaļu par projekta personālu, jo mēs saskatījām, ka to ir iespējams pārlikt uz jūsu pilnu atbildību, kādu personālu jūs piesaistat. Un mēs iesaistāmies tikai tad, interesējamies par to, ko jūs esat piesaistījuši tikai tad, ja kaut kas nestrādā īsti tā, kā vajag. Un esam tāpat laikā pārslēgušies uz jaunu kritēriju, projektu publicitāti. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs kritērijs, jo, sabiedrībai ir jāredz, ar ko nodarbojās NVO fondā projekti, un tas tieši tāpēc tā sadaļa ir izveidota, un te ir īstenībā viņa attiecībā pret pagājušo gadu arī ir kļuvusi detalizētāka, jo ir parādījusi tā tabula jau ir konkrētāka, viņa paredz dažādām tām publicitātes pasākumiem jau katram ir mērķis, jau ir teiksim, tie publicitātes kanāli, ar kādiem šis pasākums tiek veikts, un arī tā plānotā sasniedzamā mērķa auditorija. Kas ir ļoti svarīgi, ir tātad informēt sabiedrību, ko mēs teiksim, ļoti atbalstītu, ja jūs savus pozitīvās pieredzes stāstus gribētu popularizēt. Pilnīgi noteikti un aktuāli ir latviešu valoda. To jūs, es ceru, ka visi saprotat. Un tas, kas ir, teiksim, no seniem laikiem, ir iespējami vēl drukāti materiāli, bet tur ir ļoti rūpīgi jāpamato, kāpēc jums tie ir nepieciešami, jo tas tā vispārēji rēķinot netiek uzskatīts par mūsdienīgu komunikācijas stilu ar drukātajiem materiāliem, bet ļoti iespējams, ka jums ir specifisks mērķa grupas, kur tas ir patiešām nepieciešami. Un tas, kas tur ir augšā, projekta publicitātes atsauces, tās jums, tiks slēgts līgumā būs runa par publicitātes atsaucēm. Tas ir pats par sevi, tas nav tas, par ko būtu jāraksta projekta publicitātes sadaļā. Tas ir obligāti visiem.
Tā, šeit jau ir vairāk, es gribu veidot kopsavilkumu par saturu daļu, ko jau es te arī ik pa laikam cenšos vērst uzmanību, jā, tātad projekts virzīts uz organizācijas strateģisko mērķu rezultātu sasniegšanu un programmas mērķu sasniegšanu. Formulēts īsi kodolīgi. Tur, ja atceraties, tur bija situācijas apraksts pie atsevišķi, tātad mērķi jūs noformulējat kodolīgi, neaprakstat gari un plaši aktivitātes. Tātad mērķim ir jābūt reālam, izmēramam, sasniedzamam. To jūs savukārt šajā te sadaļā par šo te stratēģisko skatījumu, ja 4-6 punktā, kur bija runa par to, kādus jūs sev uzdevumus uzdodat projektā un par ko jūs atskaitīsieties ietekmes izvērtējumā. Ja? Tātad tur ir par sasniedzamām lietām jārunā. Par rezultātiem. Rezultāti arī jau minēju. Tātad kvantitatīvie rezultāti. Jūs plānojat pieteikumu sadaļas B7 punktā. Kvalitatīvie rezultāti. Tātad jums ir piedāvāts vadlīnijas projekta ietekmes izvērtēšanai. Tās ir šobrīd, viņas ir vienkārši konkursa sadaļā datnēs kā viens no pielikumiem. Pēc tam tas tiks pārcelts arī uz jūsu līgumu, jā, un līgumā būs kā pielikums, un jūs ar to strādāsiet, un pēc tās vadīsieties, un lai sagatavotu šo izvērtējumu. Jā, tālāk. Vēl kas svarīgi. Tātad viss notiek MAP sistēmā, jā, projektu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana, termiņš 4. septembris. Iesniegt var tikai vienu projektu pieteikumu. Tas ir īpaši, es uzrakstīju tāpēc, ka bija jau jautājums, vai varētu tad viena makro projektu. Nē, diemžēl nevar. Arī, teiksim, ja jums būs 2-gadīgs makro projekts, tad turpināsiet 28. gadā to īstenot, tad arī nevarēs mikro projektu iesniegt, tā kā tikai vienlaicīgi viens projekts NVO fondā. Un aktuālais tas, kas pagājušo gadu jau mikro projektiem mēs kā pievienojām kā vienu no tādiem aktivitāšu virzieniem, kas tiek, ko mēs augstu vērtējam, ir aktivitātes, kurās tiek veicināta kritiskā domāšana, sabiedrības noturība, drošumspēja, kopienu stiprināšana un pašorganizēšanās. Kā jūs paši saprotat, šī brīža situācijā vēl jo vairāk tas ir aktuāli, un mēs vienkārši šobrīd es vēlos jums pievērst uzmanību, varbūt arī jūsu projektos tam ir vieta. Es saprotu, ka tas vairāk varbūt uz mikroprojektiem tā lielāka cerība ir, bet vienalga pievērš jūsu uzmanību. Jā, fokus ilgtermiņa ietekme un fokus rezultātu publicitāte. Tā, tiem, kas arī bija jautājums, ka grib jau gatavot pieteikumu, jau sāk kaut ko darboties, ja, bet vērš uzmanību, kad jūs reāli pieteikumu varat sākt strādāt pie tā, tad, ja jūs esat izveidojuši šo te MAP lietotāja statusu ieguvuši. Jā, un šeit ir vienkārši ir mājaslapā adrese. Es nezinu, ja esat tā tūlīt. Aiziesim uz mājaslapu. Jā, mājaslapā ir sadaļa par mērķfinansējumu izlietojumu platformu. Jā, un tur tad ir vairākas tās sadaļas, kur var iegūt informāciju par lietotāju profilu izveidi, pieteikumu aizpildīšanu un iesniegšanu un tālāk līdz, viss tur ir, visu, ko vajag, var tur iegūt informāciju, tāpēc šeit vairāk nekas netiek stāstīts. Tā, tagad es gribētu ar jums vienoties, ka jautājums, tad mēs es pabeigšu, un tad visi jautājumi varētu sabirt, ja?
Šobrīd tā ir piedāts brīdis, ka tā nemanot pāriet tā kā vairāk uz finansējumu sadaļu. NVO fondā joprojām ir tie paši attiecināmo izmaksu ierobežojumi. Administratīvajām izmaksām tātad ierobežojums 20% ir tiem projektiem, kas tiek paredzēti tikai vienā virzienā, tikai pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu stiprināšanai. Pārējiem virzieniem ierobežojumu nav. Līdz ar to, jebkuras kombinācijas, kas ietver vairāk kā vienu virzienu, noteikti ir bez ierobežojumiem. Ja ir tikai šis te viens pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, tad tam kā vienīgajam ir tie 20%. Par tiem es vēl drusku parunāšu nākamajā pie finanšu atskaites veidošanas. Inventāru un pamatlīdzekļu iegādes izmaksas joprojām ir 20% kopā. Pamatlīdzekļu un inventārs, jūs izvēl, ko jūs un kā jūs rīkojaties. Abiem šiem te administratīvajām izmaksām un inventāri pamatlīdzekļu izmaksām ir vēl papildus tāds nosacījums, ka ja jūs projektā visu īstenojat, viss tiek sasniegts, bet jūs ietaupat līdzekļus projektu finansējumu vienkārši saimnieciski rīkojoties, tad, un tas projekts, principā jūs visu naudu neizlietojat, tad paliek plānotajā apmērā jūsu rīcībā gan administratīvās izmaksas, gan inventāra pamatlīdzekļu iegādes izmaksas. Tad tur nekas netiek proporcionāli samazināts. Attiecībā uz izmaksām ārvalstīs, tad, kā es arī sākuma daļā pieminēju, nepārsniedz 10%. Tur gan šāda te labvēlīga nosacījuma par ekonomiju nav, bet, principā šīs izmaksas ņemot vērā, ka projekti varētu teikt, ka tas mēs ļoti veiksmīgi un, šo te sadaļu, principā tādu pārsniegumu nav. Es ceru, kad ir iespējams iekļauties 10% limitos. Tā, un tagad ir vēl, ko es gribēju parunāt par administratīvajām izmaksām. Mēs šogad esam jaunās NVO fonda stratēģijas tādā tā kā vadīti, esam mēģinājuši tā kā spērt kādu soli, lai atvieglinātu administratīvo slogu jums un arī mums kā programmas administrētājiem. Un šeit ir tāda forma, ko es gribētu, lai jūs saprotat, ka šīs te administratīvās izmaksas līdz 20% nav projekta budžetā detalizēti jāatšifrē. Tās parādās kā viena apakšpozīcija zem administratīvajām izmaksām, 3.1 administratīvās izmaksas, un jūs ierakstat vienkārši kopsumu. Tas nenozīmē, ka jums ir pilnīga vaļa izmantot šos te līdzekļus ar projektu nesaistītām lietām. Nē, jums joprojām ir visām ir jābūt izmaksām saistītām ar projektu, taču jums pastāv iespēja elastīgāk plānot, kas jums ir nepieciešams un cik daudz jums ir nepieciešams. Tiem projektiem, kuriem nav ierobežotas administratīvās izmaksas, joprojām tā 3. pozīcija ir aktuāla, jo ir tieši tā paša iemesla pēc, ka līdz 20% izmaksas netiek detalizēti atspoguļotas elastīgai lietošanai projektu ietvaros, bet tas, kas pārsniedz tos 20%, attiecīgi ir jāpievieno kā jau skaidri definētas pozīcijas pie personāla atalgojuma vai citām izmaksām, tā kā tas ir bijis iepriekšējos gados. Jā, izklausās sarežģītāk, bet īstenībā mērķis ir tieši iegūt šo te rīcības elastību, lai jums, no
arī tāds piemērs no pieredzes, ja, ka slēdzot līgumu, organizācija ir pieņēmusi lēmumu, ka būs konts savā, organizācijas konts kredītiestādē, nevis valsts kasē. Un nepadomā, ka budžetā nav paredzējuši, piemēram, tādu izmaksu sadaļu kā komisijas maksas par maksājumiem un kontu uzturēšanu, piemēram. Un tad rodās problēma. Tad ir grozījumi, tad ir, vārdu sakot, lai atvieglotu šādas situācijas, kuras jūs varat paši patstāvīgi atrisināt, ir šis te solis spērts. Ja nepieciešama ir konsultācija, noteikti vēršaties pie mums, mēs skaidrosim, un palīdzēsim saprast, ja kaut kas nav skaidrs. Tas ir par visiem jautājumiem, ne tikai par šo. Tā, par budžeta, plānošanu. Tie principi, jau mēs mēģinām jau diezgan ilgstošā procesā jau tieši, lai novērstu grozījumu skaitu, ir jau paredzēta, piemēram, pozīcija konsolidēta plānošana, ka jūs tur apvienojat viena veida izmaksas un, teiksim, lai nevajadzētu tur, ja vienā vietā neizlietojos pārceļat uz otru un automātiski pie grozījumiem nonākt. Lai no tā izvairītos no grozījumiem liekiem, tad konsolidēta plānošana, tālāk veidojot budžetā pārdomāts apakšpozīciju nosaukums. Tas jūs redzat, nobeidzot ar un tam līdzīgi. Ja jūs paredzat, piemēram, pamatlīdzekļu iegādi, tad tur varētu būt, ka jūs tur domājat, datoru, varbūt, ka tur būs, es nezinu, kāda tāfele vai kāds ekrāns un tam līdzīgi. Ja jūs tur, piemēram, izdomājat, ka jūs, atsakaties, jums datoru nevajag, jūs, piemēram, projektoru nopirksiet, tātad, un tam līdzīgi, tas nozīmē, ka jums tādā kategorijā kā tādas ar datortehniku saistītās preces, jūs tur varētu kaut ko pamainīt tā elastībai. Tālāk pie personāla izmaksām. Pirmajā pozīcijā personāla izmaksas tiek plānots, piemēram, projekta vadītājs, Tad jūs, tas nav labs piemērs, tās ir administratīvās izmaksas, dažam varbūt, ka viņas tur nebūs. Tātad tur varētu būt kāds lektors, piemēram, tad jūs plānojat tās izmaksas, tad jau tajā rindā lektors, tur jābūt ir ietvertām visām izmaksām, kas varētu saistīties ar to līgumu. Neskatoties uz līguma formu. Tātad pamatu ņemot darba līgumu, tātad darba līgums bruto summa plus darba devēja nodoklis. Tas ir tās visas izmaksas, kas saistīsies ar to konkrēto amata pozīciju. Ja jums nomainīsies līguma forma uz pakalpojumu līgumu, tad jums joprojām būs jūsu rīcībā tā summa, kas ir paredzēta šajā te budžeta rindā lektoram, kas bija kopā ar darba devēju nodokli, tas pats jums tagad būs pakalpojumu līguma summai. Un šeit atkal ir tāda nemanot pārējumi pie atsauces budžeta pozīcijas skaidrojums. Jūs šeit redzat budžeta pozīcijas skaidrojums, tā ir tā sadaļa, kas daudziem projektiem klibo atstāja tukšu. Tas ir atkal ļoti svarīgi, lai varētu, lai nezaudētu punktus. Jo, ja ekspertiem jūs budžeta tabulā iekļautās izmaksas, kuras mēs vēl lūdzam konsolidēt, ja jūs, neatšifrējat, ka jums, piemēram, konferences izmaksas, viņas ietvers tur, vai ne, tur telpu īri, tur ēdināšanu, kaut kādu transportu, kaut kādas tehnikas, tur nomu, Ja jums šī skaidrojuma nav, tad ekspertam rodās jautājums, kāpēc tā summa ir tik liela, un rodās projektam ir nosacījums, rodās un arī vērtējums samazinājums. Tātad šī sadaļa budžeta pozīcijas skaidrojums ir ļoti būtiska. Šeit jūs šobrīd redzat tos aspektus, uz kuriem vajadzētu skatīties,
Un, prezentācija jums būs pieejama konkursa sadaļā kā datne. Un šī semināra ieraksts jums būs pieejams mājaslapā. Jā, to es jums vēl procesā atgādinu. Par interešu konfliktu. Tas arī jums ir jādomā jau šobrīd. Jā, par izvairīšanos no interešu konflikta, lai pēc tam nebūtu tālāk īstenošanas gaitā satraukums. Tā, jau tuvojamies pašam noslēgumam. C sadaļa, projekta pieteicēja apliecinājums, kurā ir ietverta arī jūsu biedrības informācija par jūsu biedrību, respektīvi mūs interesē biedru skaits jūsu biedrībā. Un šo te es akcentēju tāpēc, ka diezgan bieži novērojama problēma ir, ka jūs esat biedrība, jūs izvēlaties no tās izvēlnītas biedrība, un kā skaitu norādat 1, un jums liekas, ka viss ir kārtībā. Bet tā tas nav domāts. Ja jūsu biedrība, kurā ir biedri fiziskas personas, citas biedrības, tad jūs rakstat, izvēlaties fiziska persona, teiksim 20, citas biedrības 6, un tā jūs iegūstat to biedrības struktūru, biedru skaitu. Ja? Tas, ka jūs norādat savu biedrību un kā rezultātu 1, tas ir pamaz. Un noslēgumā jums noteikti ir jāieliek ķekstītis šeit lejā, tas apliecinu, bez tā jūs noteikti nevarēsiet iesniegt. Tā. Un tad nedaudz par to, kā tas plānojās, kā tas sekmīgi rezultāta gadījumā, kā plānojās tas 27. vai 27. 28. gads, tātad makro projektiem 27. gadā līdz 10 mēnešiem ir līdzīgi tāpat kā mikroprojektiem. Tātad, janvārī ir pirmais avans 70% pēc līguma noslēgšanas, tad pēc starposma pārskata, kas varētu būt tur, varētu būt vasarā kaut kur, sākot no māja, kaut tā sadalīts pa mēnešiem, atkarībā no projekta ilguma un citiem aspektiem, tātad pēc starposma pārskata vēl 20%, tātad kopā ir 90% projektiem tiek izmaksāts avansā. Ar to jārēķinās, ka pēdējie 10% ir jāfinansē no citiem no savas biedrības avota. Jā, jums jādomā, kā jūs to finansēsiet. Un decembrī pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas jūs saņemat gala maksājumu, kas ir līdz tiem 10%, jeb faktiski pēc tā, cik jums ir attiecināmās izmaksas projektā. Projektiem, kas ir līdz 5 mēnešiem, pirmais avanss tiek sākumā izmaksāts jau visi 90%, un starposma pārskata nav, un uzreiz ir noslēguma pārskats. Kas attiecās uz garākajiem projektiem, 2-gadīgiem makroprojektiem, tad faktiski pirmais avanss ir puse projekta, tas 50%, tas ir viss finansējums pirmajām īstenošanas gadam, 27. gadam. Pārskats jums būs jāsniedz 28. gada janvārī, tad jūs saņemsiet otru avansu 45%, un 5% jums paliks pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas 28. gada decembrī. Tā, par saturisko kvalitāti šie te ir, mēs savā laikā esam tos punktus tādus sastādījuši, bet nekas nav mainījies. Tātad saturiski kvalitatīvs projekts NVO fondā ir pieteicēja prasme sevi saskatīt programmā, pieteicēja prasme identificēt projektu, pamatot tātad to nepieciešamību, fokusēties uz risinājumu, vienlaikus projektu un programmas mērķu sasniegšanu, caurskatāms un izprotams projektu budžets. Tas ir joprojām tie mūsu pieturas punkti. Tā, programmas laika grafiks, tas ir, kas ir praktiski konkursa, sākot ar konkursu. Iesniegšana 4.
septembris līdz pat pusnaktī. Vērtēšana, mēs nekavēsimies it nemaz, bet ņemot vērā, ka projektu pieteikumu skaita, tas noteikti nebūs. Mēs noteikti nesēdēsim rokas klēpī salikuši, darba būs daudz, tātad rezultāti būs kā parasti decembra sākumā. Un pēc tam līguma slēgšana un īstenošana, tātad no 1. janvāra 27. gadā līdz 27. gada 31. oktobrim vai attiecīgi 28. gada 31. oktobrim. Tā. Un tas laikam ir viss. Tagad varētu, ja ir radušies kādi jautājumi, ko vajadzētu izrunāt un kas būtu svarīgi visiem, ja ir kaut kāda tāda, kas konkrēti ar jūsu projekta konkrēto ieceru saistīti, tad tos būtu vēlams, ja jūs izvēlētos, vienkārši sazinātos ar mums individuālai konsultācijai. Jo, acīm redzot, visiem tas nebūtu interesanti klausīties. Ieva. Jā, paldies, Inga. Es varbūt sākšu ar jautājumiem, kas ir uzdoti čatā un palikuši bez atbildes, jo tie noteikti būs arī interesanti visiem. Tad es tev nolasīšu, Inga, šos jautājumus. Vai administratīvās izmaksas ir jāskaidro pie budžeta izmaksām? Apakšā tabulā, tātad budžeta skaidrojumi. Tā. Administratīvās, es saprotu, ka visdrīzāk tas ir runa par tām, kas ir līdz 20% un kuras nav detalizēti jāatšifrē. Tur, kopējais tāds nosacījums, kad budžeta pozīcijas skaidrojumās jūs tur ne tikai ieliekat to vai ne kādas sadaļas jums būs, bet arī tā provizoriski norāda kaut kādas summas, tad attiecībā uz šīm te 20% izmaksām jūs vienkārši norādat, ka jūs tur domājat tur likt tur grāmatvedi, transporta izmaksas, birojā kaut kādas, komunālos maksājumus, kaut ko vienkārši tikai, iezīmējot to virzienu un norādot un tam līdzīgi, Tur neko vairāk nevajag, nekādas, pamatojums, cik un kas, ne. Paldies! Tad sekojoši arī nākamais jautājums. Vai par administratīvajām izmaksām arī būs jāatskaitās ar pamatojumu dokumentiem un pilnu atskaiti? Vai tā vienkārši būs summa, kas attiecīgi aprēķinās no iztērētās projekta summas, kura tiek piešķirta automātiski? Pie atskaitīšanās ir, mēs jau vairākus gadus praktizējam, ka dokumenti konkrēti netiek iesniegti, tiek iesniegts projekta konta izraksts par visiem pārskatā iekļautajiem maksājumiem. Respektīvi, jūs izmaksām ir jābūt nodalītām jūsu grāmatvedībā, neatkarīgi no tā, kādu jūs kontu lietojat, vai valsts kasē, vai atsevišķu biedrības kontu tikai šim projektam, vai biedrības pamatdarbības kontu, kurā ir arī cits finansējums un citas izmaksas. Jums ir jānodrošina to, ka jūs varat izfiltrēt un nodalīt to izdruku tādu, ka tur ir iekšā viss, kas attiec, projekta izmaksas, piemēram, jūs tur liekat mikroprojekts, vai numuru, to maksājumu mērķu sākat vai ko, lai var pēc kaut kā atlasīt. Un tad jau mēs jau principā tāpat kā šobrīd mēs redzam, ko jūs esat aptuveni, ko jūs esat maksājuši, Dokumenti nav jāpievieno. Jums pie sevis grāmatvedība ir jākārto, tā kā parasti. Tur nekādas starpības nav. Tas, ka jums ir jānodala projekta finansējums, tas joprojām ir spēkā un tur nekas nav mainījies. Un ja mēs, pie jums saņemamies un dodamies vizītē kaut ko pārbaudīt, tad, jebkurā gadījumā, tad mēs to varētu arī prasīt un apskatīties. Bet jāiesniedz nebūs. Paldies, Inga. Ir vēl viens jautājums par budžetu. Kā ar inflācijas ietekmi plānojot budžetu? Tur ir tas ir viss jūsu plānošanas ziņā,
Es nezinu, kādu jūs gribētu plānot to inflāciju. Kā jūs redzat, šobrīd NVO fondā projektu izmaksas projektam nav palielinātas. Ja? Mēs priecājamies par to finansējumu, kas mums ir un kāds mums viņš ir bijis. Tātad, nav limits palielinājies. Jums ir jāskatās, arī līdz šim ir bijis tā, ka ir projekti, kuri plāno kaut kā, pa gadiem, 28 gadām tur kaut ko to paredz jau sākotnēji kaut ko vairāk, ja. Tas ir, ja tiek nopamatots, tad tas tā varētu būt, ja. Bet, skatieties tiešām, lai, nebūtu tā, ka valstī viss tiek apgriezts, visiem tiek samazināts, jūs projektā palielinat inflāciju un pieliekat klāt. Jā, Paldies. Un es tad vēl vienu pēdējo, jo mēs jau esam pāri laikam. Ja projekts tiek plānots kā partnerība, kur jānorāda partneris? Tā, NVO fondā partnerība tāda formāli nav paredzēta, respektīvi partneriem nekāda nauda netiek dota, viss tas iet cauri jūsu, teiksim, tas sadarbības partneris var iesaistīties projektā aktivitāšu īstenošanai, jūs viņam varat veikt, teiksim, kaut kādu samaksu par kaut kādiem veiktajiem, par kaut kādiem veiktajiem uzdevumiem, visdrīzāk tas, es pieļauju, ka varbūt arī kādai biedrībai par kādu, teiksim, pasākumu organizēšanu var noteikti var samaksāt, bet principā pamatā tas viss notiek caur šo partneru pārstāvju iesaistīšanu ar līgumu palīdzību un tādā veidā. Partnerība nav šajā programmā paredzēta. Paldies. Es gan teicu, ka tas bija pēdējais jautājums, bet ir vēl viens jautājums. Jā. Ar ko NVO darbības stiprināšana atšķiras no NVO interešu pārstāvības stiprināšanu? To tad vajadzētu apskatīties tajā. Es tad varbūt uzreiz. Kur te man te bija? Man tā iet. Tā. Un šeit tā mūsu izpratne, pareizāk sakot, tā jau vairs nav mūsu izpratne, tie ir stratēģijā iekļautie tādi aktivitāšu virzieni, kas, ir pakārtot katram no tiem darbības virzieniem. Mēs saprotam joprojām, ka interešu pārstāvība ir kā viens no pamatdarbības veidiem, un tieši tāpēc šīm gan darbības stiprināšanai, gan interešu pārstāvībai nav, piemēram, ierobežotas administratīvās izmaksas. Jūs to varat arī uztvert, kad tā arī ir darbības stiprināšana. Bet pēc nosaukuma viņa ne visas organizācijas, kas stiprina savu kapacitāti, ne visas nodarbojās ar interešu pārstāvību. Respektīvi ne tādā izpratnē, kā mēs sagaidām NVO fonda projektā. Bet jūs tā varat uztvert, jā. Liels paldies! Mēs esam drusku pāri laikam. Vēlreiz tikai pasaku, ka būs arī biežāk uzdoto jautājumu liste ievietota, un Ingas telefons un e-pasts vienmēr ir atvērts. Tāpat arī Inga vienmēr ļoti laipni visiem atbild uz jautājumiem. Tā kā droši zvaniet, rakstiet Ingai, arī pārējām kolēģiem, ja Inga nav sasniedzama, atbildēsim un palīdzēsim. Inga, varbūt tev kāds pēcvārds, bet es visiem novēlu, lai ir laba rakstīšana un pareiza rakstīšana. Mans pēcvārds ir, es ļoti ceru, ka es neesmu absolūti nobaidījusi jūs, jo es vienkārši cenšos būt reāli, ņemot vērā to dinamiku, kā mums finansējums nepieaug, bet interesantu skaits pieaug, tad, tur tiešām ir cīņa par maksimāliem punktiem. Tā kā paldies par uzmanību un tiešām, lai labi rakstās, un ja rodās
problēmas, tad lūdzu nekautrējieties, zvaniet, rakstiet, centīsimies palīdzēt un kaut ko sakārtot. Jā, paldies. Tā. Atā. Tā. Paldies!